Kāda ir jūsu profesija? Klientu apkalpošanas speciālisti. Vai jūs zināt šīs profesijas noslēpumu? Nē! Tad sēdieties un skatieties! Cilvēki ir rakstījuši jau no seniem laikiem un komunicējuši savā starpā arī. Jā, bet tad bija grūti rakstīt. Paskaties, ar kādu irglī tā bija jābaksta sienā vai plāksnē. Tāpēc jau tad cilvēki taupīja resursus, savu spēku un materiālus. Vēlāk cilvēki sāka rakstīt ar spalvām. Jā, tās bija zosu spalvas. Šausmas, nabaga zosis. Ko darīja dzīvnieku aizsardzības biedrība? Tad tādas nebija, bet spalvas arī taupīja, jo tās zosis nemaz nebija tik viegli noķert. Un tad vēl tie šausmīgie tintas pleki, kuri bija visur, uz pirkstiem, drēbēm un arī uz dokumentiem. Briesmas, viss manikīrs sabojāts. Ko tu? Tad nebija manikīra, bet par to, lai drēbes un dokumenti būtu tīri, domāja un izdomāja, radies pēc savas uzročus. Atkal resursu taupība, mazāk jāmazgā drēbes un var ekonomēt papīru. Vēlāk izgudroja rakstām mašīnas. Tas bija mūsu profesijas uzplaukums. Glamurīgas sekretāras, tīrs darbs, forši. Anna, par ko tu runā? Tur arī vajadzēja domāt, kā taupīt rakstām mašīnas lentu, jo tā nebija mūžīga un skaistie negi ātri aplauzās ap taustiņiem. Jā, grūti bija mūsu profesijā, bet tad atnāca progresa laiks. Ar datoriem viss kļuva daudz vienkāršāk, kļūdas bija viegli izlabot, dokumentu eksemplāru skaits tik, cik nepieciešams. Nekādu tintas traipu, viss ātri un skaisti. Ko tu, Anna? Tagad jādomā, kā taupīt enerģiju. Bet šodien taču ir labi. Mākslīgais intelekts aizvieto daudzas klientu apkalpotāju darba funkcijas. Varam priecāties? Varam, bet nemainīgas paliek klientu apkalpošanas speciālista pamatfunkcijas – palīdzība vadībai, dokumentu organizācija un komunikācijas uzturēšana. Un vēl energoresursu, materiālo un cilvēku resursu taupība. Meitenes, sapratāt, kāds ir mūsu profesijas noslēpums? Nē! Tad mācieties, jums vēl 4 gadi, lai to saprastu un iemācītos pielietot dzīvē.